4. studija saņēma informāciju no kādas skatītājas, ka šeit Biķernieku mežā aiz medicīnas iestādes nakšņo un apmetusies uz dzīvi kāda sieviete. Mēs nolēmām pārbaudīt, kas ar cilvēku ir noticis un kā viņai šajā situācijā palīdzēt. Natāliju sastapām sildoties saulītē. Sieviete atsēdusies uz soliņa un garām gājējiem varētu šķist, ka viņa izbauda meža burvību un vienkārši atpūšas. Svaigs gaiss tik tiešām veselībai nepieciešams, bet vai 5 dienas ar nakšņošanu turpat zem priedes izveidotā guļamistabā? Mans stāsts ir tāds. 19. gadā nomira mana mamma. Es paliku viena un saņēmu pabalstus. Sociālo palīdzību man vēlāk atteica, un es sastapu vīrieti. Ar viņu kopā nodzīvoju 2 gadus, un pēc tam man pateica, ka dzīvoklim ir parāds, un mēs jūs izliekam uz ielas. Sieviete esot saņēmusi brīdinājumus, viņai teikuši, ka pēc mēneša dzīvoklis būs jāpamet. Natālija pacietīgi paklausījusi, paņēmusi visu nepieciešamo un aizgājusi dzīvot mežā. Es paņēmu savas mantas, apavus. Uz tualeti jūs ejat mežā? Jā, protams, mežā, kā gan citādi. Un ko jūs darījāt lietus laikā? Tad zem koka var nostāties. Vai nu zem šī, vai šī. Natālijas jaunais dzīvesveids nevienam nesot interesējis. Garām viņas guļvietai ikdienas gājuši desmitiem cilvēku, bet tikai senjorei, kura par šo situāciju pastāstīja 4. studijai, rūpējas nelaimē nonākušā cilvēka liktenis. Savos 49 gados sociālā dienesta uzskaitē viņa nekad nesot bijusi. Arī algotu darbu nav strādājusi, dzīvokļa rēķinus pati nekad nav maksājusi. Tā arī sakrājies parāds par 2 stabu dzīvokli vismaz 5000 eiro. Natālijai ir Latvijas nepilsoņa pase. Patversmes? Vai kāds jums pastāstīja, kur jūs varat vērsties? Nē, neviens. Uz jautājumu, kā viņa bija domājusi dzīvot tālāk, atbildes nav. Uzzinot par iespēju nonākt sieviešu patversmē, kas nozīmē nakšņot telpās, nevis zem zvaigžņotas debesis, Natālija no sirds priecājas. Mēs nolemjam situācijas risināšanā iesaistīt Rīgas pašvaldības policiju. Pašvaldības policija Vidzemē. Labdien! Atbraukušie likumsargi Natālijai skaidro, ka sieviešu patversmē viņa varēs aprunāties ar sociālā dienesta darbinieku. Priecīgi, ka viņa ar savām mantām nonāks siltās telpās, sieviete dodas policistiem līdzi. Pārliecināti, ka Natālija ir nonākusi drošās rokās, mēs dodamies uz viņas bijušo mājvietu. Satiktie kaimiņi stāsta, ka pēc izlikšanas no dzīvokļa sieviete ar civilvīru nakšņojusi kāpņu telpā, no turienes padzīti. Vīrietis aizvests uz ieslodzījumu vietu, Natālija aizgājusi mežā. Žēl, Natālija. Es arī vienreiz iedevu 5 eiro un makaronus devu. Natālija 4. studijai stāstīja, ka 13 gadus viņa nodzīvojusi šajā 11. dzīvoklī, un tātad parādu dēļ viņai dzīvojamā platība bija jāpamet. Un te nu rodas nērts jautājums, ja Rīgas domas ierēģi zina, ka ir šāds cilvēks, kuram tūlīt būs jāiet ārā uz ielas, jāpamet mājoklis, tātad automātiski ar šo cilvēku vajadzētu sākt strādāt citam Rīgas domas ierēdnim, citam departamentam, vismaz paskaidrot, kā jārīkojas gadījumā, ja tu esi palicis bez pajumtes. Rīgas nama pārvaldnieks 4. studijai atklāja, ka Natālija no mājokļa ar tiesas lēmumu izlikta šovasar 27. jūlijā. Tātad sieviete bez pajumtes bijusi vairāk nekā mēnesi. Rīgas nama pārvaldnieks no savas puses katrā pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinā ietver informāciju par iespējamo palīdzības saņemšanu, tajos iekļaujot tekstu. Gadījumā, ja jūs esat nonākuši finansiālās grūtībās vai radušies citi neparedzēti sarežģījumi rēķinu apmaksā, aicinām vērsties Rīgas sociālajā dienestā, tādējādi informējot savus klientus par iespējām saņemt sociālo palīdzību. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana nav RNP kompetencē. Tātad slīcējam ir jāglāb sevi pašam. Ja cilvēks nav tik apķērīgs vai cieš no kādām mentālām problēmām, lai pats izdomātu, ka viņam tiešām ir nepieciešama palīdzība, neviens viņam neizstāstīs rīcības plānu dzīvē pēc izlikšanas, tikai atsūtīs vēstuli. Taču patiesībā parādniekiem ir iespējams pavisam saudzīgs risinājums pēc pašvaldības mājokļa uzteikšanas. Ja īrniekam ir tiesības saņemt pašvaldības dzīvokli, tad viņš var atkārtoti pieteikties un iestāties dzīvokļu rindā un saņemt dzīvokli.
ja viņš atbilst kritērijiem. Tas ir trūcīgais vai invalīds, pensionārs trūcīgs. Tur ļoti dažādi kritēriji ir. Ir gadījumi, kad cilvēkam pat uzreiz no pašvaldības dzīvokļa viņu pārceļ uz sociālo dzīvokli. Nav notikusi izlikšana, bet viņam jau tiek piešķirts cits dzīvoklis. Rīgas pašvaldībai gan nav informācijas, vai Natālijai pienākto šāds mājoklis, jo miteklis savulaik piešķirts viņas mātei. Teorētiski cilvēks dzīvo šajā pilsētā, bet neviens par viņa eksistenci nezina. Natālijas stāsts ir skaudrs pierādījums tam, ka palīdzības piedāvāšana vēstuļu formātā nestrādā. Iespējams, ja nama apsaimniekotājs par Natālijas finanses problēmām būtu paziņojis sociālajam dienestam, sieviete līdz nakšņošanai mežā nemaz nebūtu nonākusi. Inese Supe, Mārtiņš Avots, 4. studija.